Hruščova laikā turpinājās jau Staļina iesāktā padomju tautas veidošanas politika. Padomju Savienības vēstures fakti ir daļrunīgi, un komentārs neprasa. 1955. gadā PSRS izglītību varēja iegūt 55 dažādās valodās. 1988. gadā PSRS izglītību varēja iegūt 39 dažādās valodās. 1959. gadā 10,2 miljoni PSRS nekrievu iedzīvotāju uzskatīja krievu valodu par dzimto valodu. 1970. gadā 13 miljoni PSRS nekrievu iedzīvotāju uzskatīja krievu valodu par dzimto valodu. 1935. gadā latviešu īpatsvars Latvijā bija 77%. 1989. gadā latviešu īpatsvars Latvijā bija 52%. Laikā no 1944. līdz 1986. gadam Latvijā iebrauca un uz pastāvīgu dzīvi palika ap 700 000 iedzīvotāju no PSRS republikām. Arī Hruščova laikam pienāca gals. Komunistiskās partijas augstāko amatpersonu intrigu dēļ viņš tika atstādināts. Šis pārmaiņu mēģinājums, kas nebija vērsts pret padomju varu, bet centās to padarīt humānāku, tika iznīcināts. PSRS aizmiga vēl uz 25 gadiem.